Zaudējums Šveicē 2-3 pēcspēles metienos. Kas šodien nesanāca? Nesanāca noturēt mūsu pārsvaru līdz spēles beigām. Pēdējās 2 minūtēs viņi izlīdzināja un beigās arī uzvarēja. Jā, izskatījās, ka jums kaut kā šodien enerģija pietrūkst vai kaut ko pussolīt viņu priekšā. Varbūt izskaidrojums kaut ko šāda situācija. Protams, nebija viegli. Otrā spēle 2 dienās. Tāpat arī viņiem. Labi cīnījāmies, bet nākamreiz jābūt vēl gatavākiem un ātrākiem. Kas taktiski varbūt šodien nesanāca arī un kāds bija treneru uzdevums? Taktikai viss bija kārtībā. Es domāju, problēma bija tas, ka mēs viņu ne līdz galam izpildījām. Kāpēc neizpildījāt? Domas, varbūt nervozitāte kādam individuāli gan jau. Jā, un arī Bullīši arī pats izpildīja 2 pēcspēles metienus. Tā jau arī citi saka, ka tā ir loterija, citi saka, ka tā ir veiksme, un citi atkal saka, ka tā ir meistarība. Kā tad ir veiksme? Es domāju, tā noteikti nav loterija. Protams, ja tu esi meistarīgs, tu lielāko daļu iemetīs. Kāpēc šādām 2 pēc kārtas spēlēm ļoti grūti fiziski? Jā? Kas jādara, lai atjaunotos, iegūtu spēkus un jau ar pilnu jaudu dotos mačā pret Somiju? Man noteikti ir jāizguļās. Es domāju, lielākajai daļai. Protams, ēdiens ir liela nozīme. Bet priekš manis ir daudz jāguļ. Jā, paldies, lai veiksmi. Paldies.